Uztaisīšu analīzi par šīs dienas trading sessionu. Tomēr taisīšu analīzi uz NQ, bet treidojas uz US 100, bet viņi ir viens un tas pats. Un izmantojas ICT konceptus. Un, jā, šodien teikoju divus treidus. Viens bija break events, un otrs hitoja take profitu. Tātad, jā, sākšu ar daily bias. Pats galvenais, ko es atzīmēju, sāku ar 4 stundām, jo uz daily charta īsti nekā tāda nav. Var redzēt, ka filojām šo gepu. Un viss. Uz 4 stundām bija svarīgi atzīmēt šo te fair value gepu, jo, kad atvērās New York sessions, mēs viņā bijām iekšā, un no viņa varēja būt diezgan laba reakcija, un cena varēja turpināt doties lejā. Bet no viņa īsti reakcija nebija, kā te arī redzams. Jā. Nākošais. Šeit pagaidām neko nedzīmēsim. Aiziesim uz 30 minūtēm, pastīsimies. Šeit mēs ieslēgsim šo te, kas rāda session highs, session lows. Tātad Asia sessions uztaisīja low of the day. Pie viņa mēs vairs neatgriezāmies. Kur redzams, pirms New York sessions sākās 9:30 pēc New York laika. Tas ir tad, kad šīs veci atvērās. Jā, kā redzam, Asian highs teikoja out, nekāda reakšana. Turpina price chopot un nekas. Pēc tam mēs teikojam out London highs. Un tas bija tieši pirms New York sessiona. Un iespējams cena varēja apgriezties un iet zemāk uz Asian lowiem. Mums arī ir šis 4 stundu fair value gaps. Tāpēc es atzīmēju, kur viņi varētu iet. Piemēram, uz šo te sell side liquidity, pēc tam es atzīmēju šo te 1 stundas fair value gapu, jo cena varēja teikot out London highs un ietreidot viņu atpakaļ, un šis te turētu cenu, un cena iet atpakaļ augšā. Tāpēc to atzīmēju. Pēc tam, ko mēs varējām atzīmēt, šito izslēgsim, tikai traucē. Šo te buy side liquidity, kur cena varētu iet, ja mēs būsim bullish. Šo te buy side liquidity. Un, protams, šo, bet, kā redzams, tas ir apmēram 300 punktu augstumā, un tas diezgan daudz. Tāpēc to arī nedzīmēju. Un jā, tagad atzīmēju. Un tagad pirms New York session mēs turpinājām respektēt bullish PDA areas, gājām uz augšu. Tā kā var redzēt, ka vienkārši ejam uz augšu. Un es biju bullish, mums bija 1 stundas fair value gaps, kas šo cenu vajadzētu holdot, un ja tas neholdotu, tad es noteikti būtu bearish, skatītos, lai cena aizietu šo sell side liquidity. Te mums ir internal liquidity, kur 15 minūšu fair value gaps, un viņā ir lows 15 minūšu. Kā redzams, kad New York sessions atvērās, ko es gribēju redzēt,
Šis bija mans liquidity, uz kuru es gribēju redzēt, lai cena vispār aiziet par šodienu, par New York sessionu. No sākuma es gribēju, lai cena atveras 9.30, notreido lejā, ietreido 1 stundas fair value gapā, take out show low, un pēc tam uzteica setupu un hito šo buy side liquidity un arī šo, kas redzams, kas arī notika. Ja, tātad uz mazāka timeframe redzams pirms 9.30 sākām iet uz leju. Un šis bija tāds obvious punkts, kam vajadzētu reversot cenu. Ja mēs esam bullish, jā. Ja nē, tad es domāju, šis sell side liquidity būtu hitots. Un jā, tātad skatāmies 9.30, kas notiek. Tas arī ir šis te buy side liquidities. Kur 9.30. 9.30 uztrēda augstāk. Mums te ir 15 minūšu fair value gaps. Kur cena 9.30 ietreido. Aizgāja zemāk un hito šo 1 stundas fair value gapu un uztaisa diezgan labu reakciju no viņa. Mums ir setups, kur ir bearish fair value gaps, un mums diezgan laba reakcija, kur redzēt, kā šī svece aizvērās, cik stipri ieversoja šo fair value gapu, un basically mans bias bija bullish. Es gaidīju, kad hitos šos visus buy side liquidities, un es enteroju long positionu, tad, kad šī svece aizvērās, stop loss un noliku pie pēdējā lowa, un mans targets bija šis. Varēja būt šis, jā. Varēja būt tas augstāk, bet es izvēlēju šo. Vienkārši much safer. Un jā, mans break-evens bija rekur. Un kā redzams, tad, kad cena hitoja šo te haju, es aiztaisīju risku uz nuli. Un var redzēt, cena ietreidoja atpakaļ viņā un hitoja manu break-even. Jā, tas bija tas trades. Beigās viņš playoja out. Noteikti te nevajadzēja likt break-evenu, jo tas ir vienkārši, grūti pat paskaidrot, vienkārši kaut kāds highs, te nav ne fair value gapa, un jā, vienkārši nekā īsti nav blakus pa kreisi. So jā, tas bija mans pirmais trades. Tad es vienkārši gaidīju. Īsti nekā, vienkārši treidojām uz augšu. Ietreidojām šajā te stundas fair value gapā, teikojām out šo haju. Tajā pašā laikā uztaisījām 15 minūšu fair value gapu. Un mums bija, es tāpat biju bullish, jo īsti lejā mums vairs neko nebija darīt, pat kaut vai mēs hitojām šos visus buy side liquidities. Jā, viss mans objective hitoja, bet tāpat es palieku bullish uz šiem te hajiem. Un jā, mēs izveidojām fair value gapu 5 minūšu, mēs viņu respektējām. Mums bija šis te no 9.30 šis te runs higher, šis te legs. Es gaidīju, kamēr cena hitos middle discountu, te ir discounts, te ir premiums. Es gaidīju, kamēr cena hitos discountu, kā redzams uz NQ tas nenotika, bet uz S&P tas notika gan. Jā, kur hitoja,
Tas notika diezgan ātri. Un es gribēju tāpat turpināt iet augstāk, meklēju kaut kādu setupu. Mēs respektējām 15 minūšu fair value gapu. Mums bija run into liquidity. Sell side liquidity. Mēs uztaisījām SMT. Drīzāk ar šajieni. SMT. Un mums bija ļoti laba reakcija uz augšu. Un mums te ir, labi, te viņa nav, bet es te doju US 100 un uz US 100 te ir neliels fair value gaps. Viņš ir maziņš, bet viņš ir. Un jā. Piemēram, kad arī ir fair value gaps. Rekur disrespektējām šo fair value gapu. Šis veci aizvērās, es enteroju, un mans take profits bija rekur. Uz šī te haja. Break evens man bija šeit. Break even. Respektējām 15 minūšu fair value gapu. Ir reakcija no diskonta uz S&P. Kreditējam SMT. Un ir ļoti laba reakcija. Un tāpēc arī enteroju. Un mans objektīvs ir vispār kopumā bullish uz augšu. Un jā. Tāpēc jā. Diezgan ātri. Hitoju. Kodos, cik tas ir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 minūtēs. Jā. Plēm tas arī viss. Un rekur ir redzami abi treidi. Šis ir break evens. Un šeit tas otrs treids. Ko teikoju? Var redzēt. Jā, tas arī viss.